Tumšie un garie rudens vakari, ģimene vai draugu pulciņš un spēles. Lieliski iespēja labi pavadīt laiku, un to palīdzēs Brain Games, vadošais Baltijas galda spēļu uzņēmums. Pirmā mēs spēlēsim Haligalī. Tā ir populārākā bērnu ģimenes spēle. Tā ir ātra, vienkārša veiklības spēlīte, kuru parasti bērni grib spēlēt atkārtoti vēl un vēl. Spēlētāji atklāja pa vienai kārtī no savas kaudzītes ar dažādu augļu attēliem dažādos skaitos. Esi uzmanīgs. Tiklīdz ir atklāti 5 viena veida augļi, spiedz zvaniņu un pievieno izliktās kārtas savai kaudzītei. Mēs ļoti ticam, ka visas ģimenes patiesi vēlas sanākt kopā. Sanāk kopā ar dažādām paaudzēm. Mēs redzam, ka galda spēle ir viena no ļoti labām lietām, kas tiešām apvieno ģimenes un dod iespēju pavadīt jēgpilnu laiku. Mēs spēlēsim Story Cubes. Tur jāstāsta pasaka, tā ir tāda aktivitāte, kas attīsta bērniem raisa izdomu un spēju izteikties, kā arī valodas apmācībās ļoti labi tiek lietots. Un, kas ir labi, tur nav ne īsti uzvarētājs, ne zaudētājs. Līdz ar to nav tāds spiediens, ka kādam jāuzvar. Bruņuruputis izlīda no savas teritorijas un apgāza visdārgākos pieķi. Un visbeidzot ir kāršu spēle Sabotieris, kas principā ir gan populārākā kāršu spēle, gan arī galda spēle Baltijas valstīs. Tanī spēlē tā doma ir tāda, ka viena spēlētāja ir rūķi, otrs sabotieri, un neviens nezina, kurš ir kurā komandā, un tad viens otru aizdomās un apvaino, un rūķi cenšas tikt pēc zelta, un sabotieri cenšas viņus apstādināt. Galda spēles pamazām kļūst par vienu no populārākiem hobijiem Latvijā un pasaulē. Pievienojies arī tu, spēlēt ir aizraujoši un jautri. Mēs strādājam, lai galda spēles būtu arvien plašāk un plašāk pieejamas, bet tās var iegādāties, piemēram, Brain Games galda spēļu bodē Rīgā Barona ielā 55. Arī viņas ir pieejamas Jāņa Rozes grāmatnīcās un arī Cenuklubas veikalos. Papildus mēs priecājamies, ka mums ir izveidojusies daudz stiprāka sadarbība ar Rimi. No novembra beigām decembra paplašinātā sortimentā spēles būs arī Rimi hipermarketos. Bet pie tā mēs neapstāsimies, jo drīz arī būs interneta veikals un šī spēļu pieejamība paplašināsies.